Šā gada nogalē ar dzīves vietas izvēli kopumā ir apmierināta, taču vislielākās galvas sāpes sagādā piebraucamais ceļš. Reku sākās tas ceļš, kuram ir, jūs paši varat redzēt, kāds ir stāvoklis, kur vispār ar mašīnu ir grūti braukt, un arī ar kājām iet arī diezgan grūti. Iedzīvotājiem gan ir laba humora izjūta. Viņi šeit uzstādījuši atgādinājumu, ka teritorijā ātrāk par 20 km/h nevajadzētu braukt. Bet es patiešām gribētu redzēt, kurš šeit var pabraukt ātrāk par 20 km/h. Bērniem ne īpaši labi mašīnā braukt, viņi lūdz gandrīz apstāties pilnīgi, lai izelpotu. Iedzīvotāji lūguši palīdzību Ogres domei, taču Vietvara tikai atrakstījusies un reāla rīcība nav sakojusi. Kad pie mums vispār pirmo reizi brauca viesi, toreiz vēl paveicās, bija sniegs. Viss jums tas ceļš, bet pēc tam es atceros, pie manis brauca brālis, viņš saka, klausies, kā tu vispār šeit braukā katru dienu, viņam ir zema mašīna, viņš domā, tur mašīnu atstās vienkārši. Un sakarā ar to, kad vajag kaut kādu ātri kaut kur aizbraukt, un man uzreiz saka, ka tas nebūs ātri, tu rēķinies, ka tas būs ilgāk posms tieši šī ceļa posma dēļ. Secins un pēc tabūra raidījuma. Kā jums Annas iela patīk? Briesmīgi. Briesmīgi patīk. Briesmīgi patīk? Jūs arī katru dienu braucat, Jā, vairākas reizes vedot bērnus uz pulciņiem, uz skolām, visos virzienos. Šī ir pirmā sezona, kad šādā stāvoklī ir iela? Tik traki īstenībā ir pirmo reizi. Cik ātri jūs varat pabraukt pa šo ielu? No 20 km/h. Jūs varat? Maksimums brīžiem nevar. Un kā patīk iela? Brīnišķīgi iela. Man bija pat atspere salūzas, un es domāju bieži, tāpēc, ka es bērns vadāju. Te var braukt pa kur pusi gribi. Visas ir vienādi sliktas. Ārprāts. Un tad beidzot civilizācijā atpakaļ. Tas ir nenormāli, un es nevaru ātrāk, jo savādāk vienkārši arī bērniem slikti paliks no tām bedrēm, šausmīgi. Lai kaut cik uzlabotu ceļa stāvokli, iedzīvotāji savākuši līdzekļus šķembām un pasūtījuši traktorista pakalpojumus. Ogres domē būtiskus uzlabojumus tuvākos gadus nesola. Diemžēl tas nav pašvaldības īpašums. Šīs ceļa posms, kas ir vissliktākajā kvalitātē, ir privātajā īpašumā, un pašvaldības ceļu uzturētāji ir vairākas reizes arī sazinājušies ar šo īpašnieku ceļu un piedāvājuši konkrēts risinājums, kā varētu šo ceļu, savest kārtībā. Diemžēl tā komunikācija līdz šim nav bijusi pietiekami atdevi devusi tādu, ka mēs varētu jau runāt par to, ka tur notiks uzlabojumi. Līdz ar to tas darbs turpināsies tādā veidā. Bez tabū sazinājās arī ar ceļa posma īpašnieku, kurš intervijai nepiekrīt, vien norāda, ka ir gatavs savu īpašumu pret taisnīgu atlīdzību nodot pašvaldībai, taču Vietvara šādam piedāvājumam nepiekrītot un pirms darījuma pieprasot veikt ieguldījumus. Šī situācijā mēs esam ieinteresēti viņiem palīdzēt, un mēs turpināsim dialogu ar privāto ceļu īpašnieku, bet mēs arī saprotam, ka šobrīd iedzīvotājiem nav citas iespējas, kā nokļūt mājokļos pa esošo ceļu posmu. Domes plānos ir nākotnē izbūvēt alternatīvu ceļu dzīvojamam kvartālam, taču šobrīd naudas 200 metru garajam posmam nesot un nav arī zināms, kad tā atradīšoties. Artūrs Špaks, Raitis Miglinieks, Lapāns, bez tabū.